Sakarā ar to, ka ventspilnieki arvien vairāk sāk interesēties par iespēju attālināti veikt skaitītāju rādījumus, uzņēmums Ūdega ziņo, ka kopš februāra tas kļūs iespējams privātmāju īpašniekiem. Ventspilī ir gandrīz 1200 privātmāju, kurās ūdens patēriņa skaitītāji atrodas mājas iekšienē, un īpašniekiem savi rādījumi jānodod katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam. Tas ir paredzēts, piemēram, gadījumos, kad skatītājs ir uzstādīts tādā vietā, kad viņam ir grūti piekļūt un nolasīt viņu. Gadījumos, ja cilvēks darba specifikas dēļ, teiksim, komandēm vai kā viņš bieži nav mājās un nevar tos rādījumus nodot vajadzīgajā datumā. Vai arī, ja ir veci cilvēki, kuriem vienkārši ir grūti nolasīt nodotos rādījumus. Un šādos gadījumos piedāvājam tādām privātu mājām uzstādīt attālinātu skaitītāju nolasīšanu. Izskatās apmēram šādi, ka uz skaitītāja tiek uzlikta šāda uzlika, kas reģistrē skaitītāju rādījumus, un pēc tam tas tiek attālināti nolasīti. Šāda veida uzlikas tiek nolasītas ar tā saucamo inkasācijas metodi, tātad apbraukājot. Tātad fiziski tiek apbraukāti tie rajoni, kur ir uzstādīts, un tad viņi tiek nolasīti. Galvenā attālinātās datu nolasīšanas sistēmas priekšrocība ir ērtība, jo vairs nav nepieciešams pastāvīgi ziņot rādījumus katru mēnesi un laicīgi. Skaitītāji nevienmēr tiek uzstādīti vietās, kur tiem var viegli piekļūt, tāpēc attālinātā nolasīšana novērš cilvēciskas kļūdas. Tāpat pēc Ūdegas klientu pieprasījuma par skaitītāju nomaiņas un verifikācijas pakalpojumiem tagad var norēķināties ar pārskaitījumu. Līdz šim bija tikai viena iespēja norēķināties skaidrā naudā pēc pakalpojumu saņemšanas. Jā. Mēs tagad piedāvājam arī priekšapmaksas iespēju ar bankas pārskaitījumu, vai arī atnākot šeit uz vietas Tallas ielā 65, ir iespējams arī skaidrā naudā veikt priekšapmaksu vai ar bankas karti. Vai palika tā iespēja maksāt arī uz vietas? Protams, paliek arī tāda iespēja. Nepieciešamību vismaz reizi 4 gados verificēt ūdens patēriņa skaitītājus nosaka ministru kabineta noteikumi. Informācija par skaitītāju verificēšanas datumu pieejama gan ikmēneša rēķinā, gan klientu portālā www.klientiem.udeka.lv, gan arī verifikācijas aktā.